Tēmas Visual Basic for Application mainīgie praktiskais darbs. Iepriekšējā nodarbībā Excel datnes kalkulācijas paraugs darba lapā pasūtījuma apstiprinājuma veidne ar makro palīdzību tika ieprogrammēta iespēja atlasīt klientus no saraksta, savukārt šis saraksts atradās darba lapā klienti. Klienta atlase notiek izmantojot dialogu logu. Lai šo paveiktu, tika izveidota forma. Šai formā tika ievietoti objekti. Viens objekts bija combo box, jeb kombinētais saraksts, un otrs objekts bija komanda podziņa. Tika mainīts formas un objekta īpašības, tika veidots jauns makro klientu atlasīšanai, tika izveidots rāmītis darba lapā, un šim rāmītim piesaistīta makro procedūra dialogu logu atvēršanai. Visbeidzot, tika rediģēts procedūras teksts un arī testēt paša makro izpilde. Šajā nodarbībā iepriekš izveidotajā pasūtījuma apstiprinājuma veidnē jāieprogrammē sekojoša funkcionalitāte. Pirmkārt, preces izvēle no saraksta, kas atrodams darba lapā prece. Preces daudzuma ievade. Pasūtījuma apstiprinājuma noslēgšana. Lai noslēgtu pasūtījuma apstiprinājumu, jāaprēķina pasūtījuma kopsumma, jāpārkopē dotais pasūtījuma apstiprinājums uz jaunu darba lapu, jāsagatavo pasūtījuma apstiprinājuma veidne jauna pasūtījuma formēšanai un jāizveido un jāsaglabā pasūtījuma apstiprinājuma PDF datne, ko nosūtīt klientam. Atveram datni. Kalkulācijas paraugs 02. Šai datnē ir 3 darba lapas. Darba lapa pasūtījuma apstiprinājuma veidne un darba lapa klienti mums jau ir pazīstamas no iepriekšējās nodarbības. Šai failā ir pievienot vēl viena darba lapa ar nosaukumu prece. Darba lapā prece ir izveidota tabula, kurā ir apkopota informācija par tirgojamo preci, proti svecēm. Sveces forma un vienas sveces cena. Šīs nodarbības uzdevums ir papildināt pasūtījuma apstiprinājumu veidni ar iespēju atlasīt preces un aprēķināt kopējo pasūtījumu summu. Sāksim ar to, ka veidosim lietotāja interfeisu. Preču atlasē izmantosim jaunu formu. Atveram VBA vidi un ievietojam mūsu datnē jaunu formu. Insert, user form. Formu nosauksim preces atlase. Virsraksta joslā tāpat ierakstam nosaukumu preces atlase. Tā ir īpašība caption. Ievietosim formā objektus un noformēsim tos atbilstoši pievienotajā tabulā dotiem norādījumiem. Ievietoju formā 3 uzrakstus, label, 1, 2, un būs arī vēl 3. Ievietoju formā vienu teksta rāmīti, text box. Ievietoju formā vienu kombinēto sarakstu, combo box. Un visbeidzot ievietoju formā 2 komandu pogas, command button. Darba pauze. Apturiet video, atveriet praktiskā darba uzdevuma datni un izveidojiet lietojumu formu tā, kā tas ir prasīts praktiskā darba uzdevumā.
Visbeidzot, iezīmējam visus objektus. To dara sekojoši. Pieturam taustiņu Shift un klikšķinam uz katru objektu. Tad, kad objekti iezīmēti, nomainām visiem objektiem vienlaicīgi burtu izmēru. Īpašību font, size, izvēlamies izmēru 12 punktu. OK. Tad vēl nedaudz jāpapūlās, pielabojot objektu izmērus un novietojumu. Iezīmējam vairākus objektus un veidojam vienādu šiem objektiem izmēru. Komanda formāt, XMS, veidosim vienādu augstumu objektiem. Tad varam arī izmainīt izmērus tiem objektiem, kuros tekstu pilnībā neredzam. Tās ir komandu podziņas. Pamainīt novietojumu. Beidzot, iegūstam sekojošu gala rezultātu. Vispirms veidosim procedūru preču atlasīšanai no saraksta prece un izvēlētās preces iekopēšanai pasūtījuma apstiprinājumu veidnē, sākot ar 14. rindiņu. Šī procedūra darbojas līdzīgi kā klientu atlases procedūra, kuru mēs veidojām jau iepriekšējā reizē. Tāpēc šoreiz nerakstīsim jaunu makro, bet mēģināsim no klientu atlases makro to nedaudz pārveidojot, izveidot jaunu procedūru. Atveram Visual Basic for Application vidi un ieskatāmies modulī. Šeit ir redzama iepriekšējā reizē izveidotā procedūra klienta atlasē. Kas mums no šīs procedūras nodara? Pirmkārtām līdzīgi notiks darba lapas izvēle, tikai tā šoreiz nebūs darba lapa klienta, bet gan darba lapa prece. Darba lapā prece būs jāizvēlās noteikts adresa apgabals, pēc tam jāveic datu filtrēšana un pēc tam atlasītā prece jāpārkopē uz pasūtījuma apstiprinājumu veidni, bet uz noteiktu adresi, ne to, kas tika izmantota atlasot klientus. Varam pārkapēt šo procedūru un izdarīt tajā nepieciešamās izmaiņas. Iezīmēju, nokopēju un ievietoju. Ctrl+V. Mums šobrīd ir divas procedūras ar vienādu nosaukumu. Mainīsim procedūras nosaukumu uz atlasīt preci. Kā iepriekš minēju, mums jāizvēlas nevis darba lapa klienti, bet darba lapa prece. Šajā darba lapā jāizvēlas noteikts tabulas apgabals. Šis tabulas apgabals ir A2 līdz B18. Izdarām izmaiņas procedūrā. Attiecīgi mainās arī apgabals, kuram tiek piemērots autofiltrs. Tātad A2, B18. Un autofiltra kritērijs šoreiz būs nevis mainīgais klients, bet gan mainīgais prece. Šis mainīgais savu vērtību iegūs tajā brīdī, kad mēs izvēlēsimies kombinētajā sarakstnijā kādu no preces nosaukumiem. Atgriežamies pie procedūras teksta. Tālākās darbības notiek līdzīgi kā iepriekšējā procedūrā. Iezīmētais apgabals tiek kopēts, pēc tam tiek aktivēta jeb iezīmēta darba lapa pasūtījuma apstiprinājuma veidne, un šajā darba lapā tiek iezīmēta šūniņa, kurā iekopēt atlasīto preci. Šūniņas adrese šoreiz nebūs A6, bet šūniņas adrese būs B14. Bet šeit parādās viena problēma. Ja mēs
pasūtījuma apstiprinājumā iekļaujam vairākas pozīcijas ar preci, kad katru reizi šī adrese mainās. Tāpēc mums būtu jārod risinājums, kā katru reizi izvēlēties nākošo rindiņu jauna preces ieraksta veikšanai. Kā to izdarīt? Ar programmas kodu palīdzību ir iespējams konstatēt, cik rindiņas dotajā tabulā ir aizpildītas, jeb cik rindiņas tabulā nav tukšas, un atrast pirmo tukšo rindiņu šādā daļai aizpildītā tabulā. Tāpēc mūsu gadījumā mēs nevis norādīsim programmas kodā konkrētu adresi, kur iekopēt datus, bet vienmēr pirms datu pārkopēšanas panāksim to, ka iezīmēta ir tā šūniņa, kurā dati jāiekopē. Tāpēc programmas kodā netiek norādīta noteikti adrese, kurā jāiekopē dati, bet šo rindiņu izdzēšot, mēs saprotam, ka dati tiks iekopēti iezīmētajā, jeb aktīvajā šūniņā. Datus pārkopējot, mēs nepārkopēsim visu informāciju par noteikto šūniņu, proti nevien datus, bet arī šūniņas noformējumu, tāpēc šai vietā programmas kodu labojam uz paste values, kas nozīmē, ka tiks pārkopētas tikai izvēlēto šūniņu vērtības un nekas vairāk. Mēs varam mēģināt vienkāršot arī programmas kodu, atbrīvojoties no virknes parametru, kur neko neizmainīs mūsu veicamajā darbībā. Šeit riskēsim pārliecināties, vai tiešām tālāk sekojošie parametri ietekmē vai neietekmē programmas kodu darbību, tāpēc rindiņu turpinājumu nevis nodzēšam, bet ieliekam apostrofu. Tas nozīmē, ka atlikušo programmas koda daļu mēs iekomentējam. Tā netiks izpildīta. Ja programma strādās pareizi, tad varēsim šo te daļu vienkārši izdzēst. Pārkopētā teksta noformēšanu neveiksim, tāpēc sekojošās rindiņas, ko es iezīmēju, ir liekas. Tās mēs iezīmējam un izdzēšam. Kā noteikt pirmo tukšo rindiņu Excel tabulā? Viena šāda koda rinda, kādu es iekopēju šobrīd mūsu procedūrā, jau noteikti pirmās tukšās tabulas rindas kārtas skaitli. Šis kārtas skaitlis būtu jāsaglabā mainīgajā, kuram dos nosaukums IROV, tātad ītā rindiņa. Šis mainīgais šobrīd ir deklarēts procedūras iekšienē. Tas nozīmē, ka mainīgais ir izmantojams tikai šajā procedūrā. Mēs šo mainīgo izmantosim ne tikai šajā procedūrā un ne tikai šajā brīdī. Tāpēc mēs šo mainīgo deklarēsim kā publisku mainīgo. Tā nodrošināt, ka mainīgais tiek saglabāts arī starp procedūras izsaukšanas reizēm un nodrošināt to, ka šis mainīgais ir pieejams jebkurā vietā, gan šajā modulī, gan arī formās, ja tas būs nepieciešams. Deklarēsim šo mainīgo kā teksta rindiņu. Pēc tam, kad ir izvēlēta noteiktā prece, mums būtu jāieraksta preces daudzums, jo vienības cenu, proti cik maksā prece, mēs iegūsim pārkopējot reizē ar preces nosaukumu. Tātad mums būtu jāieraksta preces daudzums, kāds tiek pasūtīts, un jāprēķina, ņemot vērā vienības cenu, jāprēķina kopsumu, cik tad maksās šī te konkrētā preces pozīcija. Sakarā ar to, ka mēs pietiekoši labi vēl nepārzinām programmēšanas valodas sintaksi, ņemsim talkā makro rakstītāju un ieprogrammēsim daudzuma un summas ievadi. Tātad izvēlamies rekordņu makro. Šajā gadījumā makro komandas nosaukums nav būtisks, jo mēs gribam iegūt tikai kodu kā paraugu. Atstājam to pašu makro 2, ok, un sākam darbības, kas būtu nepieciešams aizpildot šo te tabulas daļu. Ieklikšķinam šūniņā daudzums, ierakstam piemēram 5, ieklikšķinam šūniņā summa, un šeit, izmantojot formulu, aprēķināsim
attiecīgi summa. Tātad vienādības zīme, vienības cena, kas ir šūniņā C14, reizināta ar daudzumu šūniņa D14. Apstiprinām formulu. Rezultāts šobrīd ir 0. Tas ir tāpēc, ka vienības cena mums šobrīd ir 0. Ar to arī pabeigsim rakstīt makro, stop recording, un apskatīsim kodu, kas mums nodrošina attiecīgi tabulas aizpildīšanu. Kods ir ievietots jaunā modulī, tātad šeit mēs redzam, kad ir parādījies modulis 2. Atverot to, mēs redzam šo te makro 2 un redzam, kā tika ieprogrammētas mūsu darbības. Proti, izvēlamies noteiktu adresi, tas ir šūniņa D14. Ierakstam šajā šūniņā noteiktu vērtību, skaitli. Pēc tam izvēlamies nākošo šūniņu un tajā ierakstam formulu. Šāda ir koda rindiņas sintakse, ar kuras palīdzību mēs varam ierakstīt šūniņā noteiktu formulu. Programmas fragmentiņu pārkopēsim un mēģināsim koriģēt atbilstoši mūsu vajadzībām. Tātad Ctrl+C, atgriežos modulī 1, procedūrā atlasīt preci, ievietosim koda fragmentu. Jāatzīmē, ka programmējot var ļoti dažādi norādīt uz to šūniņu, kuru mēs izvēlamies tabulā. Šajā gadījumā jūs, piemēram, redzat, kad ir konkrēti norādīta šūniņas adrese D14. Taču mēs to varam izdarīt arī savādāk, izmantojot, piemēram, mainīgo. Šeit iekopēšu kodu rindiņu. Ar šādu kodu rindiņu mēs norādām uz pēdējās aizpildītās rindas, kuras kārtas skaitlis ir saglabāts mainīgajā IROV, šūniņu D, proti pēdējā aizpildītajā rindiņā mums tiek izvēlēta D kolonas šūniņa. Iezīmētajā šūniņā mums ir jāieraksta izvēlētās preces daudzums. Veidojot makro, mēs šeit ierakstījām ciparu 5, taču vispārīgā gadījumā tur būtu jāieraksta jebkurš izvēlētais skaitlis, tāpēc aizstājam ciparu 5 ar mainīgo daudzums. Tālāk mums būtu jāizvēlās šūniņa kolonā E. Arī šo koda rindiņu aizstāsim ar vispārīgāku. Nokopējam rindiņu priekš šūniņas D14 un pārveidosim mazliet tās tekstu. Tikai D vietā ierakstot E, un mēs esam izvēlējušies šūniņu E jau. Un šajā te šūniņā attiecīgi bija jāieraksta formula, sareizinot preces cenu, kas atrodas 2 pozīcijas pa kreisi, ar preces daudzumu, kas atrodas 1 pozīciju pa kreisi. Procedūrā mums ir parādījušies 2 jauni mainīgie, proti tas ir mainīgais prece un tas ir mainīgais daudzums. Abus šos mainīgos deklarēsim kā publiskus mainīgos, un abi šie mainīgie ir tekstveida informācija. Tad deklarēsim kā tekstrindiņas. Mainīgie ir nodeklarēti. Atgriežamies pie procedūras koda. Ar piemēru tika parādīts, kā izvēlēties noteikti šūniņu, taču šeit procedūras kodā nav redzams, kas tālāk tiek darīts ar izvēlēto šūniņu. Šeit mums ir jālieto kāda noteikta metode. Konkrēti, ja mēs gribam šūniņu izvēlēties un tālāk jau nākošajās koda rindiņās rakstīt, kas tiks darīts, tad mēs varam lietot šeit metodi select. Līdzīgi arī nākošajai šūniņai. Šeit lietojam metodi select. Taču programmas kodu mēs varam arī vienkāršot. Ja noteiktas adreses šūniņai ir jāpiešķir mainīgā vērtība, tad šeit nav obligāti to rakstīt 2 rindiņās. Mēs varam uzreiz vienā rindiņā norādīt uz
konkrēto adresi un norādīt, kad šajā adresē ir jālieto noteikta šūniņas vērtība. Tā ir metoda value. Ja mums programmas kods ir uzrakstīts šādā veidā, tad atkrīt nepieciešamība pēc nākošās rindiņas. To mēs varam izdzēst. Esam tuvu tam, lai procedūru notestētu, bet ir vēl viena nianse. Mums ir divi mainīgie – mainīgais prece un mainīgais daudzums. Šiem abiem mainīgajiem netiek piešķirtas vērtības, tāpēc pirmkārtām nestrādās pareizi autofiltrs, jo mums nav kritērijiem prece piešķirt vērtība, un otrkārt daudzuma vietā tiks ierakstīta nulīte, jo arī daudzuma vērtība nav piešķirta. Šiem abiem mainīgajiem vērtības tiks piešķirtas dialogu logā jeb formā. Kā notiks preces atlasīšana? Pirmkārt, mēs izvēlēsimies no saraksta preces nosaukumu, pēc tam mēs ierakstīsim preces daudzumu teksta lodziņā un nospiežot podziņu atlasīt, preces nosaukums, kā arī preces daudzums tiks pārkopēts uz darba lapu. Notikums, kas izsauks preces un tās daudzuma izvēli, būs klikšķis uz podziņu atlasīt. Atveram šīs podziņas klika procedūru. Tātad komanda podziņu atlasīt un klikšķis. Šeit es jau esmu ierakstījis tās koda rindiņas, kas mums ļauj piešķirt mainīgajam prece vērtību, nolasot kombinētā saraksta īpašību teksts, kā arī mainīgajam daudzums vērtību, nolasot teksta lodziņa daudzums īpašība teksts. Un tālāk seko procedūras nosaukums, kas ļaus mums attiecīgi izvēlēto preci un tās daudzumu iekopēt darba lapā. Šo procedūru, jāatcerieties, sauca atlasīt preci. Pārliecinamies, vai tiešām tā ir. Lūk, procedūra atlasīt preci. Šī procedūra tiks izsaukt ieklikšķinot uz podziņu atlasīt. Notestēsim mūsu programmu. Klikšķis uz Run. Tiek atvērts dialogu loks. Izvēlos no saraksta preci. Ierakstu daudzumu. Šajā gadījumā ierakstīsim 10 gabali. Un klikšķis uz atlasīt. Šeit pat jūs redzat, ka darbība notika, bet notika kļūdaini. Kāpēc? Tāpēc, ka kursors bija novietots šūniņā C16, nevis šūniņā B14, kur bija jāiekopē preces nosaukums. Kā labot kļūdu? Katru reizi atverot preces izvēles dialogu logu, mēs veidosim jaunu pasūtījumu apstiprinājumu. Tāpēc ikreiz mums būtu jāizvēlās šūniņa ar adresi B14. Šūniņas adreses izvēli mēs varam saistīt ar loga atvēršanu jeb aktivēšanu. Tātad formas preces atlase. Šīs te formas metoda aktivēt. Lūk, šeit ir procedūra. Mums būtu jāsaista ar konkrētās adreses izvēli darba lapā. Tad ierakstam sekojošu kodu rindiņu. Range. B14. Un metode select. Novietosim pils kursoru ārpus šūniņas B14 un mēģināsim palaist mūsu procedūru. Proti izvēlamies logu preces atlase un nospiežam podziņu Run. Tiek atvērts šis te logs, preces atlase, un jau šeit mēs redzam, ka ir
iezīmētu šūniņu B14. Mēs varam izvēlēties preci, ierakstīt preces daudzumu un spiest podziņu atlasīt. Šoreiz viss notika pareizi. Tātad mums 14. rindiņā ir izvēlētās preces nosaukums, vienības cena, daudzums mūsu izvēlētais 10 un summa. Aizvaram logu un pārliecināmies, ka summa ir ierakstīta arī pareizā formula. Kā pamanījāt, pabeidzot pirmās preces atlasi, aktīvi palika šūniņa E14. Lai iekopētu nākošo pozīciju, mums jāpārvieto aktīvā šūniņa uz attiecīgo adresi. Turklāt vēl būtu jāpapildina arī pirmā rindiņa, kurā ir jāieraksta pozīcijas kārtas numurs. Papildināsim mūsu procedūru ar kodu rindiņām, kas ļaus sagatavot darba lapu nākošās preces iekopēšanai. Pozīcijas kārtas skaitlis mums ir jāieraksta šūniņā A15. Šeit būtu jāraksta cipars 2. Kārtas skaitli iegūsim pie iepriekšējā kārtas skaitļa piesummējot vieninieku. Procedūras atlasīt preci, tekstu turpināsim ar sekojošām divām kodu rindiņām. Izvēlamies kolonā A pirmo tukšo šūniņu. Šūniņas kārtas skaitlis ir īro mainīgais plus vieninieks. Kad šūniņu izvēlēt, ierakstam šūniņā formulu. Un visbeidzot, kursors būtu jānovieto kolonas B pirmajā tukšajā rindiņā. To mēs izdarīsim ar sekojošu koda rindiņu. Notestēsim procedūras darbību. Izvēlamies formu preces atlase un nospiežam podziņu Run. Tiek atvērts dialogu loks, izvēlamies preci, daudzumu, atlasīt. Izvēlamies nākošo preci, daudzumu, atlasīt. Kā redzat, šobrīd procedūra strādā pareizi.